Labas pašās skatītājs! Šodien izlēmu izveidot kaut ko biškucīti trakāku, košāku, drosmīgāku. Šis te tumšais vakara make-ups, manuprāt, būs ideāli paredzēts kādai ballītei, klubiņā, kaut kur ejot ārā tusēt ar meitenēm, uz kādu bāru, klubu, varbūt pat ciemos, ja ir kāds mājas tusiņš. Ikdienā, protams, šis make-ups nekam nederēs, bet kādam foršam pasākumam vai fotosesijai noteikti. Tad, ja jums interesē, kā var izveidot šo te make-upu, turpināt skatīties video. Daudzos iepriekšējos video skatītājs ir jautājušas, vai es lietoju kontaktlēcas. Tad, lūk, es gribēju šajā video parādīt, kāda izskatās mana dabīgā acu krāsa. Tātad šī ir mana dabīgā acu krāsa. Un jā, es lietoju kontaktlēcas, un konkrēti šajā video es lietošu Air Optics krāsainās kontaktlēcas. Un konkrēti šīs te kontaktlēcas man ir no visaslēcas.lv. Liels paldies visaslēcas.lv par to, kad atsūtījāt man šīs kontaktlēcas izmēģināšanai. Saitu uz šo internetu veikalu es ievietošu zem video aprakstam. Un tūlīt ievietošu šīs lēcas, un jūs redzēsiet atšķirību. Šīs konkrētās kontaktlēcas īstenībā izskatās diezgan dabīgas, salīdzinot ar tām, ko jūs redzējāt iepriekšējos video. Un lūk, šādas izskatās mans actiņas ar kontaktlēcām. Man pašai patīk lietot krāsainās kontaktlēcas tikai tāpēc, ka es uzskatu, ka man tumšas acis labāk piestāv nekā manas dabīgās. Manuprāt, ar kontaktlēcām vēl papildus var izcelt make-upu, pataisot to izteiksmīgāku. Šodienas make-upu es sākšu ar baltu bāzi un klāšu to uz visa plakstiņa. Un cenšos viņu pludināt tā, lai vairums krāsas man paliek uz plakstiņa. Uzklāšu vēl nedaudz uz paša plakstiņa, lai tas ir baltāks. Jo uz plakstiņa klāšu dzeltenu krāsu un lai palīdzētu šeit dzeltenai krāsai izskatīties košākai. Izmantoju šo te balto bāzi. Un pirmo es ņemšu šādu te dzeltenu toni, matētu ar parastu plakanotiņu, un klāšu šo te toni uz visa plakstiņa līdz ielocei. Tālāk šo pašu dzelteno toni ar mazāku otiņu klāju acis iekšējā kaktiņā. Tagad ar šādu apaļu otiņu klāšu šo brūno tonīti ieloces līnijā. Un šo te pašu otiņu noslauku un izpludinu malas šim te brūnajam tonim. Tagad ņemu šo te tonīti ar mazu zīmuļu veidu otiņu un klāju to acis ārējā kaktiņā. Un velku to uz ārpusi, veidojot tādu kā kaķetes formu. Un šo pašu tonīti klāju arī uz apakšējā plakstiņa. Ārējās malas. Pagaidām izskatās šādi diezgan netīri un neglīti. Un tieši tāpēc ar pludināšanas otiņu vajag vieglām kustībām, gar pašām maliņām izpludināt šo te tonīti. Un tad, kad viss ir nedaudz papludināts, vēlreiz uzklāju tikai pašā ārējā kaktiņā, lai pataisītu to vēl nedaudz tumšāku un vēlreiz vieglām izpludinu. Tagad vēlreiz paņemšu dzelteno toni un atjaunošu to uz plakstiņa, sapludinot to kopā ar tumšo toni. Vēlreiz ņemu šo te brūno toni un zīmuļu veidīgo otiņu un klāšu šo te toni šajā vietā starp to dzelteno un violeto krāsu. Tagad, lai izgaismotu
šo te vietiņu zem uzacis, ņemu baltu matētu ocēnu, lāju to zem uzacis, papildus to pludinot kopā ar šo te brūno tonīti, lai nav redzamas konkrētas līnijas. Ar atsvainām tas arī ir viss. Tagad uzklāšu melnu laineri uz augšējās skropstu līnijas. Un ārējā kaktiņā izveidošu astīti. Tagad vēl uz apakšējās gļotētas uzklāšu melnu acu zīmolīti. Un, lai piebeigtu šo te dramatisko acu make-upu, uzlikšu mākslīgās skropstiņas un nokrāsošu apakšējās skropstas. Lūk, šāds ir gala rezultāts ar skropstām un tušu uz apakšējām skropstiņām. Lūk, šāds ir kopskats šim te šodienas acu make-upam. Ar šādu make-upu pat taisno var šaut uz klubiņu, patusēt ar meitenēm. Ikdienai šis make-ups viennozīmīgi nederēs, tas ir kādam īpašam pasākumam, klubiņam, fotosesijai. Ceru, ka jums patika šis video. Ja patika, spiežu podziņu patīk zem video. Noteikti abonējiet kanālu un sekojiet līdzi jaunumiem, jo šādi tad reizi pa reizei, protams, ne visai regulāri, bet tomēr video es augšuplādēju šajā kanālā, un tad, lai nepalaist nevienu no viņiem garām, abonējiet to un būsiet informēti par katru jauno video. Ja radās kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros, varbūt ir kāds ieteikums par nākamajiem video, ko gribētu redzēt manā kanālā. Droši izsakiet savas domas par šo make-upu un uz tikšanos nākamajā video. Čau!